svecīti. Kad svētums tavā gaismā tīrā, kad svētums tavā mierā mūžīgā, es ceļos slīkstu tavā mīlestībā un patiesībā, skaidrībā, svētīgā. Tu vienīgais mums rādi īsto ceļu, par kuru ejot nemaldīsimies. Un tavā dzīvības avotā es veldzi smeļu, tik tavā vadībā mēs mājās tiksimies. Kaut sāpes izjūt sirds, ir debes tuvumā, bet tava gaisma vienmēr vada mūs. Pie tevis dzīves brāzmās mums ir vieta droša. Pie tevis, Jēzu, patvērums mums būs. Tātad, kā pagājušajā reizē pabeidzām šādu, es esmu pabeigusi arī dzeltenu un zaļu, ja? Te man ir riņķis lielais. Tagad mēģināsim šos savienot kopā pie lielā riņķa. Tātad divus es esmu savienojusi, viņus vienkārši samezglošu šeit pa vidu kopā. Un tagad mēs mēģināsim arī pie riņķa viņu piemezglot šeit divās vietiņās, ja, kur mums te ir. Mēģināsim. Tā, ņemu es dzelteno diedziņu, jo man ir dzeltenais riņķis. Mēģinām viņu piemezglot klāt. Tā. Piesienam, un tad parasti kā mezglojam no labās pusītes, izvelkam caur abiem un pie riņķa, un pievelkam, un no kreisās tāpatās. Un tā vairākus mezgliņus, lai stipri turās. Lai nepazūd mums tā bagātība. Un tad beigās mēs sasienam ar vairākiem mezgliņiem. Nostiprinam viņu. Un pēc tam nogriezīsim nost. Un tad mēs ņemsim zaļo krāsu vēl. Ņemsim zaļo krāsu. Diedziņu. Paņemam zaļo krāsu tik, cik mums garu vajag, pārāk garu nevajag. Un tagad mēģināsim pie dzeltenais tā kā būtu piemezglots. Un mums vajag zaļo tagad piemezglot klāt riņķim. Tad mēģinam pirmo mēs tā kā sasienam mezglā, lai stiprāk, lai viņš nedīdās. Un mezglojam no labās puses un no kreisās puses izvelkot cauri. Jā. Un sasienam kopā. Jā, smuki būs. Radoši. Un tad paskatīsimies, kā mēs to sarkano varam
pievienot klāt. Lieko nogriežam. Ui! Nu, vat. Tā, 2 ir pielikti pie riņķa, jā, un tagad 3. vajag. Tagad jāskatās, kā mēs to 3. liksim. Vai mezglojam klāt pie šiem 2. Tāds būs. Kā mums labāk. Nu jā, laikam pie tiem 3. Piemezglosim klāt pie tiem 3. Labi. Tātad ņemam sarkano, jo mēs mezglosim sarkano. Sarkano sienam pie zaļā. Negrib klausīt. Nu, tā viegli parādīt. Pirms sasiesim, lai nekustās, un tad var pīt. Nu, es mēģinu 3. pievienot, ja? Viņš būs jāpievieno klāt šādi. Kamēr piemezglo, nav nemaz tik viegli. Viņš ir kārtīgi jāpiemezglo, lai viņš labi mums turās. Nu, un tad paņemam dzelteno diegu, jo tagad mēs sarkano arī pie dzeltenā liksim. Un tad piemezglojam klāt pie dzeltenā. Ņemam dzelteno dieciņu un mezglojam pie dzeltenā. Šādiem. Jo
Jūs redzat, kad es cenšos iemazgot. Mēģināšu izvilkt cauri, kā parasti, ka mezgojam. Jo mezglošanas paņēmienu riktīgi nostiprinās. Stabili. Un kreisajā pusē vienkārši sasiena ar mezgliņiem. Tā, parādīšu, ir jau pabeigts, nostiprināts. Un tagad parādīšu, kā izskatās. Nu, lūk, tā viņš izskatās. Un droši var karināt pie sienas šādu skaistu dekoru. Trīsvienība masu. Veiksmi un svētīgu dienu!